Gudrinieki visi tie gaivereni vai ko citu, mašīna mums nestrādā. Čau, profiņi! Protago, jebšu vienu no drošākajām leņķa slīpmašīnām tirgū. Nevienam no noslēpums, ka leņķa slīpmašīnas ir savā ziņā bīstams iekārtas, no kurām diezgan nereti mēs gūstam kādas traumas. Tad šobrīd kompānija Fine ir nākusi talkā ar pilnīgi jauniem drošības standartiem leņķa slīpmašīnai. Kādi tie ir? Skatāmies. Tātad šī instrumenta unikālās īpašības diezgan neprastā, kad šai leņķa slīpmašīnai nav iespējams noņemt aizsargu. Viņu ir iespējams iestatīt, regulēt nepieciešamajā diapazonā, uzreiz atkrīt tās ierastās problēmas, kam patīk, kam nē, bet aizsargu noņemt mēs nevarēsim. Nākamā ierastā lieta ir mašīnas antivibrācijas rokturs. Tātad šis rokturis šim modelim noņemt nost mēs tāpat arī nevarēsim. Vienīgais, ko mēs varam darīt ar šo rokturu, mēs varam mainīt pozīciju. Šeit ir šis oranžais uzgrieznis, atbrīvojam šādā pozīcijā, pēcīgi šādā, un tāpat tās arī pretēji. Vai šādi, vai arī šādi. Ja? Nofiksējam šo uzgriezni, tātad šo leņķa slīpmašīnu mums būs jāstrādā, patīk vai nē, bet ar divām rokām. Instrumenta palaišana. Šīs instruments ir aprīkots ar deadman switch, jebšu pedāļu tipa slēdzi, respektīvi ir bloķēšanas mēlīte un palaišanas poga. Bet, kā jau varat redzēt, nospiežot šo pogu kombināciju, mašīna nedarbojās. Mums jānospiež šīs pogas arī šeit uz antivibrācijas rokturu. Tas darbojas lūk šādi. Tātad, palaižot kādu no rokām, mašīna apstājas un neturpina strādāt. Kas vēl ir ļoti svarīgi šim instrumentam, kad iekšā viņam ir bezoglīšu iekapslēts dzinējs. Respektīvi, instruments ir pilnībā putekļu drošs, lai vai kur jūs viņu arī izmantotu. Jautāsiet, uz kādām baterijām šis instruments darbojās? Protams, kad uz Amšāra alianses jeb Bosch baterijām. Instruments tāpat ir aprīkots ar ātuma regulāciju no 2500 apgriezieniem pirmajā pozīcijā līdz 8500 apgriezieniem 6. pozīcijā.